Lasījums no pirmās vēstules korintiešiem, 1. nodaļas. Pāvils, caur Dieva prātu aicināts par Jēzus Kristus apustuli, un brālis Sostens, Dieva draudzē, kas ir Korintā, Kristu Jēzus svētītiem, aicinātiem svētajiem un visiem, kas mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu piesauc katrā vietā, kā pie viņiem, tā pie mums, žēlastība, lai ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no tā Kunga Jēzus Kristus. Es savam Dievam arvien pateicos par jums, Dieva žēlastības dēļ, kas jums ir dota Kristū Jēzū, ka jūs viņā bagāti esat darīti visās lietās, ikvienā mācībā un ikvienā atziņā, tā kā Kristus liecība ir apstiprināta jūsu starpā, un ka nekādas dāvanas jums netrūkst, kas gaidāt uz mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Tas jūs arī stiprinās līdz galam, ka esat bezvainīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā. Dievs ir uzticīgs, caur ko jūs esat aicināti viņa dēla Jēzus Kristus mūsu Kunga sadraudzībā. Bet es jūs pamācu, brāļi, caur mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu, lai jums visiem ir vienāda valoda, un lai nav jūsu starpā nekādas šķelšanās, bet lai jūs esat pilnīgi vienādā prātā un vienādā padomā. Jo caur tiem, kas ir Hlojas namā, man ir stāstīts par jums, mani brāļi, ka jūsu starpā esot strīdi. Es runāju par to, ka ik viens no jums saka, es esmu Pāvila, bet es Apolla, bet es Kēfas, bet es Kristus māceklis. Vai tad Kristus ir dalīts? Vai Pāvils par jums krustā sists, jeb vai jūs esat pagremdēti uz Pāvila vārdu? Es Dievam pateicos, ka es nevienu no jums neesmu pagremdējis, kā tikai Krispu un Gaju, lai jau neviens nesaka, ka es esmu pagremdējis uz savu vārdu. Bet arī Stefana namu es esmu pagremdējis. Bez tiem es nezinu, vai citu kādu esmu pagremdējis, jo Kristus mani nav sūtījis pagremdēt, bet vēsti sludināt, ne ar gudriem vārdiem, lai Kristus krusts netop iznīcināts. Lasījums no 1. ķēniņu grāmatas 12. un 13. nodaļas. Un Jerobeāms turēja svētkus 8. mēnesī 15. mēneša dienā, tāpat kā svētkus, kas Jūdā bija, un upurēja uz altāra. Tā viņš Bētelē darīja, teļiem upurēdams, ko viņš bija taisījis. Viņš iecēla arī dzen Bētelē priesteļus pie kalna altāriem, ko viņš bija taisījis. Un viņš upurēja uz altāra, ko viņš Bētelē bija taisījis, 15. mēneša dienā, 8. mēnesī, ko viņš pats bija izdomājis. Tā viņš Izraēla bērniem iecēla svētkus un upurēja uz altāra kvēpinādams. Un redzi, viens Dieva vīrs nāca no Jūdas caur tā Kunga Jahves vārdu uz Bēteli, un Jerobeāms stāvēja pie altāra kvēpinādams, un viņš sauca pret altāri caur tā Kunga Jahves vārdu un sacīja: Altāri, altāri, tā saka Jahve tas kungs. Redzi, viens dēls dzims no Dāvida nama, Josija vārdā, un tas upurēs uz tevi kalna altāļu priesteļus, kas uz tevis kvēpina, un cilvēku kauli uz tevis taps sadedzināti. Un viņš tai pašā dienā deva brīnuma zīmi un sacīja: šī ir brīnuma zīme, ko tas kungs Jahve runājis. Redzi, altāris plīsīs, un pelni, kas uz tā, taps nogāsti. Kad nu ķēniņš no tā Dieva vīra šo vārdu dzirdēja, ko tas sauca pret Bēteles altāri, tad Jerobeāms savu roku izstiepa no altāra un sacīja: grābiet viņu, bet viņa roka, ko viņš pret to bija izstiepis, sakalta, un viņš to vairs nevarēja savilkt pie sevis. Un altāris plīsa pušu, un pelni nogāzās no altāra pēc brīnuma zīmes, ko Dieva vīrs bija devis caur tā Kunga Jahves vārdu. Tad ķēniņš atbildēja un sacīja uz Dieva vīru: pielūdz jau to Kungu Jahvi, savu Dievu, un aizlūdz par mani, ka mana roka atkal kļūst vesela. Tad Dieva vīrs pielūdza to Kungu Jahvi, un ķēniņa roka tapa atkal vesela, un tā kļuva kā iepriekš. Un ķēniņš sacīja uz Dieva vīru: nāc man līdz mājās un atspirdzinies, un es tev došu dāvanu. Bet Dieva vīrs sacīja uz ķēniņu: jebši tu man dotu pusi sava nama, tad es tev negribu līdzi iet,
es arī neēdīšu maizi un nedzeršu ūdeni šī vietā, jo tā tas kungs Jahve man ir pavēlējis caur savu vārdu, sacīdams, tev nebūs nedz maizi ēst, nedz ūdeni dzert, tev arī nebūs atpakaļ nākt pa ceļu, pa ko tu esi nogājis. Un viņš gāja pa citu ceļu un negriezās atpakaļ pa to ceļu, pa ko tas bija nācis uz Bēteli. Un viens vecs pravietis dzīvoja Bētelē. Tā dēls nāca un viņam teica visu darbu, ko Dieva vīrs tai dienā Bētelē bija darījis, un vārdus, ko viņš uz ķēniņu bija runājis. Un kad tie to savam tēvam bija stāstījuši, tad viņu tēvs uz tiem sacīja, pa kuļu ceļu tas ir aizgājis, un viņa dēli ceļu bija redzējuši, pa kuļu Dieva vīrs bija aizgājis, kas no Jūdas bija atnācis. Tad viņš sacīja uz saviem dēliem, apseglojiet man ēzeli, un tie tam apsegloja ēzeli, un viņš uz tā jāja. Un viņš devās pēc Dieva vīra, un to atrada apakš ozola sēžam, un uz to sacīja, vai tu esi Dieva vīrs, kas no Jūdas nācis? Un viņš sacīja, es tas esmu. Tad viņš uz to sacīja, nāc ar mani namā un ēd maizi. Bet tas sacīja, es nevaru ar tevi atpakaļ griezties, nedz ar tevi iet, es arī neēdīšu maizi un nedzeršu ar tevi ūdeni šī vietā, jo uz mani sacīts caur tā kunga Jahves vārdu, tev tur nebūs maizi ēst, nedz ūdeni dzert, tev nebūs atpakaļ griezties un nebūs aiziet pa to ceļu, pa ko tu esi nācis. Un viņš uz to sacīja, es arī dzen esmu pravietis, tāpat kā tu, un eņģelis ar mani runājis caur tā kunga Jahves vārdu, sacīdams, ved viņu sev līdzi savā namā, ka tas maizi ēd un ūdeni dzer, bet viņš tam meloja. Tā tas ar viņu griezās atpakaļ un ēda ar viņu maizi viņa namā un dzēra ūdeni. Un tiem pie galda sēžot, tā kunga Jahves vārds nāca uz pravieti, kas viņu bija atpakaļ vedis, un sauca uz Dieva vīru, kas no Jūdas bija nācis, un sacīja, tā saka Jahve tas kungs, tāpēc, ka tu tā kunga Jahves mutē esi pretī turējies, un viņa pavēli neesi darījis, ko tas kungs Jahve tavs Dievs tev pavēlējis, bet esi atpakaļ griezies un maizi ēdis un ūdeni dzēris šai vietā, par ko viņš uz tevi bija runājis, tev nebūs maizi ēst, nedz ūdeni dzert, tad tavs līķis nenāks tavu tēvu kapā. Kad nu tas bija maizi ēdis un dzēris, tad viņš sagloja ēzeli pravietim, ko viņš bija atpakaļ vedis, un tas nogāja, un lauva to atrada uz ceļa, un to nonāvēja, un viņa līķis gulēja ceļā nomests, un ēzelis pie tā stāvēja, un lauva stāvēja pie līķa. Un redzi, kad ļaudis gāja garām un redzēja līķi ceļā nomestu un lauvu pie līķa stāvam, tad tie nāca un to pasludināja pilsētā, kur vecais pravietis dzīvoja. Kad pravietis, kas viņu no ceļa bija atpakaļ vedis, to dzirdēja, tad viņš sacīja, tas ir Dieva vīrs, kas tā kunga Jahves mutē pretī turējies, tāpēc tas kungs Jahve viņu nodevis lauvam, kas viņu saplēsis un nonāvējis pēc tā kunga Jahves vārda, ko viņš uz to runājis. Un viņš runāja uz saviem dēliem sacīdams, apseglojiet man ēzeli, un tie to apsegloja. Tad viņš gāja un atrada viņa līķi ceļā nomestu, un ēzelis un lauva stāvēja pie līķa. Lauva līķi nebija ēdis, un ēzeli nebija saplēsis. Tad pravietis pacēla Dieva vīra līķi, un to lika uz ēzeļa, un to veda atpakaļ. Tā vecais pravietis nāca pilsētā viņu apraudāt un aprakt. Un viņš viņa līķi lika savā kapā, un tie to apraudāja. Vai, manu brāli! Un kad viņš to bija apracis, viņš runāja uz saviem dēliem sacīdams, kad es nomiršu, tad aprociet mani kapā, kur Dieva vīrs aprakts, lieciet manus kaulus pie viņa kauliem. Jo vārds notiks, ko viņš caur tā kunga Jahves vārdu izsaucis pret Bēteles altāri un pret visiem kalnu altāļu namiem, kas ir Samarijas pilsētās. Pēc šīm lietām Jerobeāms neatgriezās no sava ļaunā ceļa, bet iecēla atkal kalnu altāļu priesteļus no visādiem ļaudīm, kam gribējās, to viņš iecēla, un tie kļuva par kalnu altāļu priesteļiem, un tas kļuva par grēku Jerobeāma namam, par samaitāšanu un par izdeldēšanu no zemes virsus. Joēla grāmata, 1. nodaļa. Šis ir tā kunga Jahves vārds, kas nāca uz Joēlu, Petuēla dēlu. Klausiet šo vārdu, vecai,
un atgrieziet ausis visi zemes iedzīvotāji. Vai tāda lieta notikusi jūsu dienās vai jūsu tēvu dienās? Sludiniet to saviem bērniem, un lai jūsu bērni to stāsta saviem bērniem, un atkal viņu bērni nākamam augumam. Ko kāpuri atlicina, to ēd siseņi, un ko siseņi atlicina, to ēd vaboles, un ko vaboles atlicina, to ēd kukaiņi. Uzmostieties piedzērušie un raudiet, un vaimanājiet visi vīna plītnieki par jauno vīnu, jo tas ir atrauts no jūsu mutes. Jo tauta ceļas pret manu zemi, varena un neskaitāma, tās zobi ir lauvas zobi, un dzerokļi tai ir kā vecam lauvam. Tā ir izpostījusi manu vīna koku un par žagariem darījusi manu vīģes koku. Tā to mizot ir nomezojusi un nometusi. Tā zari ir tapuši balti. Vaidi kā jaunava ar maisu apjozusies sava jaunības līgavaiņa dēļ. Ēdamais upuris un dzeļamais upuris ir atrauts no tā kunga Jahves nama. Priesteri, tā kunga Jahves kalpi, bēdājas. Tīrums ir postīts, zeme noskumusi, jo labība ir postīta, vīns sakaltis un eļļa iet bojā. Arāji paliek kaunā, vīna dārznieki vaimanā par kviešiem un miežiem, jo tīruma pļauja ir bojā gājusi. Vīna koks ir sakaltis un vīģes koks iet bojā, granātābele un palmu koks un ābele, visi koki laukā ir nokaltuši, un līksmība ir nonīkusi pie cilvēku bērniem. Apjozieties un žēlojieties, priesteri, vaimanājiet altāra kalpi, ejiet, palieciet maisos cauru nakti, mana dieva kalpi, jo ēdamais upuris un dziļamais upuris ir atrauts no mana dieva nama. Svētījiet gavēni, izsludiniet sapulces dienu, sapulciniet vecajus, visus zemes iedzīvotājus uz tā kunga Jahves sava dieva namu, un piesauciet to kungu Jahvi. Ak vai par to dienu, jo tā kunga Jahves diena ir tuvu un nāks kā posts no visvarenā. Vai barība mūsu acu priekšā nav atrauta, prieks un līksmība no mūsu dieva nama, graudi apakš zemes satrūdējuši, mantu nami ir tukši, šķūņi sagruvuši, jo labība sakaltusi. Ak, kā vaid lopi, vēršu ganāmie pulki apstulbuši, jo tiem nav ganības, un avju pulki iet bojā. Tevi, ak kungs Jahve, es piesaucu, jo uguns ir aprijusi tuksneša ganības, un liesma ir nodedzinājusi visus kokus laukā. Pat zvēri laukā tevi piesauc, jo ūdens upes izsikušas, un uguns ir aprijusi tuksneša ganības.